kursus jau otro gadu. Jā, un trešā lieta ir par valsts aizsardzības mācības nometnēm. Tās tātad ir brīvprātīgas, tiek organizētas vasarā. Nu, un tad par to mēs arī gribētu jūs informēt, mēģinot tā teikt ieinteresēt un zināmā mērā noreklamēt, lai jūs varētu piedāvāt saviem bērniem, manuprāt, jēgpilnu vasaras laika pavadīšanu, kas cita starpā arī jums neko tad nemaksātu. Man liekas, ka ir svarīgi, ka, es iepazīstināšu tātad, kas vēl atrodas mūsu telpā šeit, tad jūs redzēt šo kungu, tas ir mans vietnieks, Uldis Zupa, un tad arī, es nezinu, vai jūs redzēt malā, štāba virsseržants Ēriks Kārkliņš, viņš tad būs galvenais brīfētājs, un pēc mana ievada, un pēc tam, kad mēs iziesim cauri 20 slaidiem, cerams, kādā pusstundā, tad būs, protams, ka laiks jautājumiem un atbildēm. Ņemot vērā to, ka pirms šīs sesijas ir iesūtīti vairāk kā 50 jautājumi, tad es pieņemu, ka interese ir diezgan liela. Prezentācija ir veidot ap šiem jautājumiem, lai, tā teikt, nevārīt okeānu, bet uzreiz jau atbildēt uz jums interesējošajiem tematiem. Tad ievadam, ko es gribētu pateikt, ka man liekas, ka ir pareizi organizēt šādu tādu vecāku, zināmā mērā sapulci, neierast. Parasti jums tas skolā notiek, es arī esmu vecāks, es arī vecāku sapulcēm skolā, bet pats arī neesmu nekad piedalījies tādā sapulcē kā vecāks, kur organizēt Jaunsardzes centrus. Tad šī ir tāda pirmā reize, bet man liekas, ka tas ir pareizi. Jo nevienmēr tā informācija cauri Jaunsardzes instruktoriem nonāk pie vecākiem. Pirmkārt, viņi var būt mazliet sagrozīti, ka viņi iziet cauri vairākiem hierarhijas etapiem, un katrs Jaunsardzes instruktors reizēm iztulko kaut ko pa savam. Otrkārt, ka nevienmēr tas jaunietis aiznes vecākiem informāciju un piedāvājumu, kas varētu, iespējams, tikt ģimenes lokā apsvērts un izsvērts, kas tad ir labāk. Es saprotu ļoti labi, ka vasaras laikā mums, kā interešu izglītībai un šī gadījumā valsts aizsardzības mācības nometnēm, kā brīvprātīgām nometnēm, ir jākonkurē ar to, ka jaunieši tīņu vecumā vēlas piepelnīties. Tas ir pilnīgi skaidrs. Pagājušajā gadā arī mana meita izvēlējās labāk piepelnīties, nevis iet vam nometnē vasaras. Bet mēs to pieeju esam mainījuši, nekā tas bija pagājušajā gadā, un to tad mēs gribētu arī izstāstīt un mēģināt noreklamēt to pasākumu, kā jau es to minēju. Tad tas, ko mēs secinājām no pagājušā gada mēs vasarā bijām plānojuši organizēt 5 nometnes ar kapacitāti 200 jauniešu katrā no tām. Tad kopā vienlaiks būtu 1000 jauniešu tā kā apmācīti. Ja? Šī interese nebija ne tuvu tam skaitlim. Kopumā pagājušā vasara vam nometnes tika organizētas 2, un kopumā viņas pabeidz 117 jaunieši. Tas norādīja uz to, ka viena izmēra meiteles tomēr nedara pilnīgi visiem, un tad mēs šo piedāvājumu centāmies dažādot, tā lai pietuvotos ar savu piedāvājumu iespējai, ka mūsu piedāvājumu izvēlās, jo viņš ir dažāds, dažādos laikos tiek veidots un organizēts. Tad iespējams, ka var arī savienot abas divas šīs lietas, domājot, ka jaunietis var kādu mēnesi, tā teikt, veltīt, lai piepelnītos savam budžetam, un varbūt iziet arī kādu pa brīvu piedāvāt valsts aizsardzības mācības nometni vasarā, kur tad viņš pa brīvu tiek gan apmācīts, gan arī pabarots, izguldīts un apčubināts. Es katrā ziņā iedrošinu visus vecākus izvēlēties šo, jo bieži tas jautājums ir, vai neteiksim, vai no tiem 54, kas ir iesūtīti, es jau redzēju dažus,
kas, nu, tātad, vai manam bērnam pēc šīs nometnes obligāti būs jāiet valsts aizsardzības dienestā. Nē, šīs te nometnes nekādā veidā neuzliek jums kaut kādas saistības ar profesionālo dienestu vai valsts aizsardzības dienestu. Tas nav tā, bet tas, ko viņš dod, tas ir, ka jūs ļaujat bērnam iepazīties, jaunietim iepazīties ar tādu negluži militāru, bet militarizētu tipa apmācību, iespējams pa viņam interesējošu tematiku, tādējādi, tā teikt, ļaujot pieskarties, aptaustīt, kas tas tāds ir un vai man tas interesē vai nē. Un, manuprāt, arī mazinot kaut kādas, teiksim, iespējamās fobijas vai bailes no tā fakta, ka tagad valsts aizsardzības dienests ir atkal atgriezts kā obligāts mūsu valstī, un, lai arī ne visi 100% atbilstošo vecumu sasniegušie jaunieši tiek iesaukt, tomēr, šis te iesaukums, kā jūs ziniet, palielinās tagad. Šogad ir 1400, bet viņš tad aiziet laika gaitā līdz 4000. Un ir labi, protams, ka bruņotajiem spēkiem, ka valsts aizsardzības dienestam piesakās brīvprātīgā kārtā, nevis ir jārīko šīs te loterijas un tad jārauj ārā varbūt jaunieši, kuri domā, ka viņiem militārā sfēra nekādā veidā nepatīk un viņi ar to negrib saskarties, vienkārši tāpēc, lielā mērā, ka viņiem nav bijusi nekāda saskara ar to. To es varu teikt arī no savas pieredzes. Es arī nekad nebiju domājis, ka es saistīšu savu dzīvi ar militāro karjeru, bet izejot caur obligāto dienestu, izrādījās, ka man tā lieta patīk un interesē, un tā jau 33 gadus es esmu profesionālajā militārajā dienestā. Tad es tālāk vairs nerunāšu un došu vārdu štāba virsseržantam Ērikam Katliņam, kurš tad izies cauri šiem te slaidiem, un tad mēs atvērsim logu jautājumiem un atbildēm. Līdz tam jūs variet, protams, ka jautājums uzdot čatā, es ceru, ka tāds tur ir, un mums ir cilvēki, kas seko līdzi, un tad tie jautājumi tiks piefiksēti, un mēs viņus varēsim izrunāt pēc šīs te pirmās pusstundas, kur tad slaidiem izies cauri. Pieslēgušies ir vairāk kā 100, es saprotu, stacijas. Tas nenozīmē, ka varbūt pie kādas no stacijām sēž vairāk vecāki. Tā kā, šķiet, ka interesi ir un ka šim pasākumam būs kaut kāda nozīme un jēga. Ērika, tev vārds. Labvakar visi klātesošie, kas ir pieslēgušies mums. Tad vai kāds man apstiprināt, kad jūs redzat ekrāna prezentāciju? Ar kādu emociju zīmi vai ar vārdu? Mēs redzam ekrānu. Ļoti labi, liels paldies. Viss skaidri, labi redzams. Ļoti labi, tad tālāk, tad mēs iesim tālāk. Tad šīs prezentācijas mērķis ir sniegt jums aktuālu informāciju par sekojošām lietām. Tas ir par valsts aizsardzības mācības VAM būtību un mērķi, par 2026. gadā VAM vasaras nometnēm, par ieguvumiem nometnes laikā un pēc tās, un par pieteikšanās kārtīgu uz šīm VAM nometnēm. Tad jautājumi un atbildes sarunā ar Jaunceļu centra direktoru, kas, kā jau direktors minēja, tad attiecīgi pēc šīs prezentācijas mums būs tas loks, kur mēs varēsim parunāt, bet ja šīs prezentācijas laikā jums rodas šie jautājumi, tad droši čata lodziņā ierakstiet, tur mums ir darbinieki, kas patiešo jums atbildēs un arī kopīgi sniegsim kaut kādu informāciju. Līdz to nekautrējieties, droši čata lodziņā varat ierakstīt šos savus jautājumus. Okay. Tad šī ir mūsu tāda kārtība, ka mēs iziesim cauri. Kopā mums ir 8 punkti, kam mēs iziesim cauri, un cerams, ka tas radīs mums tās iespējas, lai jums nebūtu lieki jautājumi par to, ko mēs šeit plānojam darīt. Okay, tad pirmais, pēc būtības, valsts aizsardzības mācība ir mācība kurs vispārējā vidējā izglītībā, un tad attiecīgi Jaunceļu centrs ir, kas to koordinē. Kas to koordinē? Mērķis, ko mēs esam definējuši, ko mums ir uzlikts tādā valstiskā līmenī, ir veicināt valstiski atbildīgu pilsoņu izaugsmu. Tāda, kurš ir vairāk sagatavots krīzes situācijā. Un kas ir svarīgi un ko mēs kā centrs vēlamies uzsvērt, kad mēs negatavojam karavīrus, bet rādām interesi par valsts aizsardzību. Tad VAM nometnes, tā ir tā sadaļa, ko valsts aizsardzības mācības praktiskā daļa,
Tad dalība nometnēs viennozīmīgi ir brīvprātīga, tā ir interešu izglītības forma, un tā ir paredzēta vidusskolu, 10. un 11. klašu un profesionālo izglītības iestāžu tehnikumu 1. līdz 3. kursa izglītojumiem. Tad jaunietis nometnē, tas galvenais iegūms, te mēs esam salikuši tādas punktiņas, tad viņš iegūst šo pārliecību par saviem spēkiem, pastrādāsim pie disciplīnas, tad pie spējas rīkoties krīzes situācijās, attīstīsim tādas praktiskas iemaņas, kā orientēšanās, izdzīvošanas un drošas rīcības prasmes, kā arī uzlabosim to fizisko sagatavotību, kā arī psiholoģisko noturību kopīgajā darbiņā. Tas attiecināms tā kā uz visām nometnēm, par kurām mēs arī turpmāk arī runāsim daudz sīkāk. Tad kopumā 26. gadā mums ir paredzētas visas šīs nometnes. Parastās nometnes tāds vispārējais garums mums ir 10 dienas, no tas ir iebraukšanas dienas līdz pat pēdējai dienai, un īpaši es vēlos uzsvērt šo nometni, kas ir pamata militāro prasmju, 19 dienu nometni. Tā ir paredzēta garāka, un tādiem jauniešiem, kas vairāk vēlās iepazīt šo militāro jomu, iepazīt ar mācību saturu, kas būtu tādā garākā periodā. Un papildus tam šī līderības prasmju veicināšanas 10 dienu nometne, tā mums ir tā kā plānota, bet vēl norises laika nav zināma, līdz to informāciju par to varēs iegūt Jaunsargas centra mājaslapā vai arī sekojot Jaunsargas centra sociālajiem tīkliem. Un, protams, jūs vienmēr varat rakstīt un iegūt informāciju, rakstot uz e-pasta adresi vam@jc.gov.lv. Tās mūsu nometnītes kopumā, tad šī informācija arī mājaslapā tiks ievietota un varēs visu laiku būs pieejama. Tad tādā vizuālā tēlā tas izskatās tā, ka mums ir šī pirmā palīdzības nometne, kur mēs plānojam realizēt no 7. jūlija līdz 15. jūlijam Liepājā, un tā kapacitāte šai nometnē ir 32 jaunieši, tad speciālo spēku nometne no 10. jūlija līdz 19. jūlijam 32 jauniešu kapacitāte. Tad mums ir 4 pamata militāro prasmju nometnes dažādos norises laikos un dažādos Latvijas reģionos. Tās mums ir tās ar tām vestītēm zaļajā, un kopā katrā nometnē mēs to kapacitāti plānojam līdz pat 108 jauniešiem. 2 bezpilotu gaiskuģu nometnes jūnijā sākumā un attiecīgi augustā, tad katrā no tām mums ir paredzēta kapacitāte līdz 32 jauniešiem, un tāda ļoti tehniska nometne ir šī militārā transporta Patrija nometne, kur ir paredzēta augusta mēnesī no 11. līdz 20. Valmierā, un tur mums paredzēta tā kapacitāte līdz 32 jauniešiem. Un ko es vēlos uztvert, kad apjoms ir pāri pa 500 jauniešiem, kurus mēs spējam uzņemt šīs nometnēs, līdz to tādam satraukumu par to, ka jūsu bērns netiks, ja tiešām būs tā vēlme, mēs radīsim to risinājumu, un jūsu bērnam būs iespēja piedalīties kādā no šīm nometnēm. Tad, ko es vēlētos pateikt vēl, tad pieteikties var ne tikai vienai nometnē, bet var pieteikties vairākām. Piemēram, sākotnēji jūs būsiet izdomājuši pieteikties šo pamata militāro prasmju nometni, jums ļoti iepatikās, līdz to jūs varēsiet nometnes laikā, un arī jau tagad jūs varēsiet pieteikties bezpilotu gaisa kuģu 10 dienu nometnē, kas būs augustā, vai arī bezpilotu gaisa kuģu nometnē, kas būs jūnija sākumā, jūnija beigās un jūlija sākumā, un pieņemt lēmumu, ka tomēr arī jūlija beigās jūs vēlaties piedalīties pamata militāro prasmu 10 dienu nometnē. Attiecīgi pieteikšanās anketā tur būs iespēja izvēlēties primāro nometni, uz kur jūs vēlaties doties, un arī vienu vai vairākas sekundārās nometnes. Bet tam šeit jāsako līdzi, ir tas, lai jūs vienlaicīgi nepiesakaties uz tām nometnēm, kuras notiek vienā laikā. Un ja tāda situācija būs, tad būs speciālists, kas sazināsies ar jums un tad izrunās šo jautājumu, lai un to labāko variantu priekš jums atradīs, kur attiecīgi jūsu jaunietis bērns varēs piedalīties. Tā. Tad jā, tī ir tā praktiska informācija par pašu nometni tāda, tad Jaunsargas centrā kvalificēti pieredzējuši Jaunsargas instruktori būs tie, kas organizē vada mācību procesu šīs nometnēs. Attiecīgi šiem Jaunsargas instruktoriem ir attiecīgi nometņu vadītāja kvalifikācija un virkni cita kvalifikācija, kas nodrošina, teiksim, drošu šo vidi izglītumu un attiecīgi pieredzes bagāti instruktori, kas spējas nodrošināt to mācību saturu labā kvalitātē. Dzīvošanas infrastruktūra, tās dzīvojamās teltis, tās jūs varat redzēt tur dziļumā bildītē glabi, kas attiecīgi ir iekārtotas ar 1 stāvu vai 2 stāvu gultām, uz kurām attiecīgi tad mums ir madrači, kur mums attiecīgi ir spilvens, attiecīgi jaunieši tiek nodrošināti ar gultas veļu, vai attiecīgi lauka apstākļos, ja mēs to vienu vakaru vai vienu nakti vēlamies pavadīt lauka apstākļos, tad attiecīgi tiks izsniegt nepieciešamais materiāli tehniskie līdzekļi, kā guļamais, lai attiecīgi jaunietis varētu lauka apstākļos pavadīt šo nakti. Un vai arī attiecīgi, ja mums ir cietāka infrastruktūra, kas ir tā kā kopmītnes, tad tās kopmītnes tipa izvietojums, kur attiecīgi jaunieši tiek izvietoti pa 2, pa 4 vai pa 6. Un tas ir atkarīgs attiecīgi no tās infrastruktūras, kas ir konkrētajā
nometnes norises vietā. Tātad ēdināšana paredzēta 4 reizes diennaktī, attiecīgi 3 pamata ēdienreizes, pusdienas, brokastis, vakariņas, un attiecīgi ēdienreize 4. tas ir naktsniņas vai arī vieglas launaks. Tad dienas sadala, kāds ir tāds vispārējais plāns attiecībā uz jebkuru no visām šīm nometnēm, ka tā celšanās un rīta rutīna, pamošanās ir no 7 līdz 7:45, tad orientējuši, tad mums ir brokastis, aptuveni 45 minūtes, un 8:30 līdz pusdienas laikam, kas ir ar pieniem, tad ir mācību satura apguve, un tad ir pusdieniņas, mums atvēra pusdienas, un ko mēs paredzam arī, ka pēc pusdienām mēs paredzam šiem jauniešiem arī atpūtu, lai nebūtu tā, ka ar pilnu puncīti ir jākustās. Pēc kā atkal tad līdz 17:30 ir mācību saturs, vakariņas, un vakarā mēs paredzam šīs brīvā laika aktivitātes, kur ir tā socializācija, kur ir, teiksim, saturīga laika pavadīšana, tās varētu būt neformālās sporta spēles vai kādi vadības vingrinājumi, un tad vakars, kad nāk klāt, tad ir vakara rutīna, attiecīgi nomazgāšanās, un attiecīgi no 23 līdz 7 rītā mēs paredzam naktsmieru. Tā, un tagad sīkāk pastāstīšu nedaudz par katru no nometnēm, un ja kādi tad attiecīgi specifiski par kādu no šīm nometnēm rodas jautājumi, tad varos ierakstīt čatā vai arī pierakstīt, tad beigās varēsim vairāk arī pastāstīt. Tad mums ir 2 šīs bezpilota gaisa kuģu nometnes, kā jūs zināt, drons mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma, jauniešiem tehniskas lietas arī patīk, un tad attiecīgi tad šīs nometnes ietvaros tās galvenās tēmas apgūsiet praktiski, kā vadīt šīs dronu, tas tiecīgi drošības izpratni, kas ir saistīti tieši ar šo dronu vadību. Padomāsim, nedaudz pagriezīsim to jauniešu to tehnisko domāšanu, kā tehnika mūsdienās sadarbojas ar pārējām lietām. Protams, arī šī plānošana, patstāvība, ka viņam būs šis maršruts jāizplāno un attiecīgi veikt šo uzdevumu, kas varbūt saskarsties šī gadījumā tīri ar šo bezpilota operāciju, bet ikdienā tas palīdzēs arī jebkuras citas uzdevumus viņam veikt. Tā mums ir bezpilota, tādas mums ir 2. Un tur katrā bija pa 32 jauniešiem. Okay, tad pamata militārās prasmes. Tad šī tādā vienā vārdā sakot tāda militāri vairāk tendēta nometne, tāds mums ir 4 un 1 mums bija šeit garā. Tad šeit viņi apgūst tādas praktiski izdzīvošanas orientēšanās prasmes, pirmās palīdzības iemaņas, disciplīna, komandas darbs, kritiskā domāšana un praktiskā šaušana ar mazkalibra ieročiem un tiem jauniešiem, kuri būs 18 gadi veci, tiem arī mēs dosim iespēju izšaut ar A kategorijas šaujamieročiem. Kā arī vēl viena mācība tēma būs lauka kaujas iemaņas, kas ir tāds militāri taktiski vingrinājumi un manevri, kur tad jaunieši apgūst un iepazīst šo militāro profesiju kā pēc būtības un tām darbības lietām. Labi. Tad tālāk ir pirmās palīdzības nometne. Spēja glābt dzīvības, tas, man liekas, ir ļoti laba prasme, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, jebkuram cilvēkam rīkoties krīzes situācijās, saglabāt vēsu prātu, kļūt par uzticamu komandas biedru, spēja palīdzēt gan sev, gan citiem, un šī programmas ietvaros, tad mēs vēl iziesim 2 dienu apmācību drošību uz ūdens. Papildus šīs nometnes ietvaros, tad jaunieši apgūstot šo pirmās palīdzības 15 stundu kursu, iegūst šo 15 stundu apliecību, kas attiecīgi palīdz viņiem un dod iespējas jau izmantot šo apliecību, autovadītā apliecības saņemšanu. Tā ir identiska tai pašai, kas ir autovadītājiem nepieciešama. Tad speciālo spēku nometne, jau pēc nosaukuma, tai speciālais spēki, kaut kas īpašs, kaut kas savādāks, un tad šī nometne ir sadarbībā ar speciālo operāciju pavēlniecību, tiek radīta, un tad attiecīgi šīs nometnes ietvaros arī tiks apgūta pirmās palīdzības prasmes, bet jau tādā vairāk taktiskā līmenī, kas tādā militārākā līmenī, spēja rīkoties ārkārtas situācijās, un arī visas pārējās tādas militāras prasmes saistībā ar orientēšanos apvidū, navigāciju, baiļu pārvarēšanu, izdzīvošanas prasmes un liels komandas darbs un ieguldījums tieši no psiholoģiskā viedokļa, kā arī iziesim cauri mūsdienu tehnoloģijas, kas tiek ietekmē šo kaujaslapu, kā arī fiziski izaicinājumi un domāšanas attīstību. Un šeit ir tāda redakcionāla piezīme, ko es vēlētos, kad, ja jūs izvēlaties pieteikt savu jaunieti vai jaunieci izvēlās pieteikt, tomēr es uzsvaru likt, ka šeit jāizvērtē šī labā fiziskā sagatavotība, un tas ir pašvērtējums, tev pašam jāspēj novērtēt, varu tās 30 reizes atspiesties balstā guļus, varu tos 2 kilometrus savā tempiņā noskriet. Teiksim, tas pašvērtējums, kad ir salīdzinoši laba šī fiziskā sagatavotība. Okay? Bet, kā es teicu, nevienu mēs prom nedzīsim, kā būs, tā strādāsim. Militāra transporta patrija nometne, tad šī tāda tehniska nometne, tad izpratni par militāra transporta uzbūvi, reāli būs iespēja ar šo tehniku apskatīties, paskatīties, kādi ir procesi, paskatīties šis ražošanas process, kā no šiem
mezgaliem kopā mums sanāk reāli liela mašīna, ar kuru var strādāt, attiecīgi tam jaunietim būs tā iespēja reāli pašam būt daļai no tā un skatīties, kā šis viss iet kopā ar to tehnisko domāšanu, varbūt, kas viņam ir svarīgi, un nākotnē viņš varētu izvēlēties profesiju, kas būtu saistīts ar inženieru, un gūt šo pārliecību, ka tas ir tas, kas viņam interesē. Okay. Tad attiecībā tas bija par nometnēm, tad kopumā te vēl pastāstīšu tādas pāris lietas, tad izmaksu ziņā, tad Jaunsardzes centrs, mēs visas saistītās izmaksas ar šīm nometnēm sēdzām. Līdz to transports uz nometni atpakaļ un turp un atpakaļ ir no Jaunsardzes centra, tad vienīgais būs tas bērns jānogādā līdz izglītības iestādei, kur viņš apgūst vāmu vai līdz tuvākajai pulcēšanās vietai, kas parasti arī ir šīs izglītības iestāde. Tad mēs apmaksājam nodrošinu šo izmitināšanu, tad ir ēdināšana, kā jau minēju, 4 reizes dienā. Medicīniskais nodrošinājums ir gan katrā mācību vietā nodrošinājumi, jo Jaunsardzes centra instruktors ir apgūst paplašinātos pirmās palīdzības kursus, un arī nometnes norises vietā mums ir medicīnas māsa vai felčers, kas tur ir pieejami 24 stundas diennaktī. Attiecīgi, tad, ja jaunietim ir kaut kāds kreņķītis dzīvē trāpās vai kaut kā sliktāk jūtās, attiecīgi viņš no rīta var vai jebkurā laikā tad doties pie šī medicīnas personāla, saņemt attiecīgo konsultāciju, un, ja attiecīgi ir nepieciešamība sazināsimies mēs ar vecākiem, attiecīgi informēsim viņiem par to situāciju, un tad kopīgi nonāksim pie tā lēmuma, vai attiecīgi jaunietis var palikt uz nometni, jo mēs nometnes mācību procesa laikā varam iedot noteiktas stundas arī tam jaunietim, noteikti dienu varam iedot, lai viņš atpūšās, un tad attiecīgi pēc tam viņš atkal var pilnvērtīgi piedalīties šī nometnē. Un arī pieņemsim situācijās, kur ja gūta kāda trauma, tad attiecīgi ir šīs medicīnas evakuācijas schēmas līdz pat attiecīgi ārstniecībām iestādēm nogādājiem. Un, protams, patstāvīgi šī jautājuma, kas saistīts ar bērnu drošību un veselību, tad vecāki tiek informēti nekavējoties, un tas attiecīgi tā, lai būtu tā kopējā komunikācija. Viss ekipējums, inventārs, kas ir nepieciešams mācību procesam, ikdienai, tas viss tiek nodrošināts no Jaunsardzes centra. Principā tādā vienā teikumā pasakot, kas no jums, kā no vecākiem, būtu jānosaka šis brīvā laika apģērbs, higienas preces un tās lietiņas, kas tam jaunietim ir nepieciešams tādā, ko viņš ikdienā ir pieredz. Viss pārējais tādas lietas kā apģērbs, kas būs nepieciešams lauka nodarbībā, attiecīgi ar Jaunsardzes centrs to attiecīgi nodrošinās. Labi, tad kādi tie pamat nosacījumi, lai tā jaunietis varētu pieteikties, tad valsts aizsardzības mācības, viņš, protams, mācās vai pabeidzis jau šo kursu, un tad šis vērtējums viņam bija apgūts vai daļēji apgūts, tad jauniešu vecums ir mazāk kā 16 gadi. Tad, kas ir nepieciešams uz to nometnes sākuma dienu, ir šī U27 izziņa, tas ir ģimenes ārsta atļauja. Jo, principā, te ir jāsaņemt atļauja, ka, tomēr ir šīs nometnes saistītas ar kaut kādu fizisku slodzi, ar kaut kādas, un ir jaunietim, teiksim, kaut kāda kaitīta tāda, tad doktorim ir jāizvērtē, vai viņš šādu raksturu nometnē varēs piedalīties, un viņš varēs veikt tos uzdevumus, kas šī nometnē ir. Un, protams, te mazāk svarīga lieta ir šī VAM pasniedzēja Jaunsardzes instruktora šis izvērtējums. Principā šis ir tas stāsts par to, kā jaunietis ir mācību gada laikā, apgūstot VAMu, ir pats sevi parādījis. Ja viņš ir piedalījies nodarbībās, aktīvi iesaistīts, nav bijis destruktīvs savā sadarbībā ar pārējiem, saviem klases biedriem, attiecīgi tad Jaunsardzes instruktoram nav ierobežojumi, viņš ieteiks viņu dalībai. Bet, ja Jaunsardzes instruktors būs novērojis to, ka šis jaunietis nenāca uz nodarbībām, bija destruktīvs, traucēja mācību procesus, tad var saņemt arī šādu atteikumu, kad Jaunsardzes instruktors neiesaka dalībai. Tad papildus, tad runājot par speciālo spēku nometni, tad šeit ir tāds maznīgs prasības, tad atpiesties vismaz 30 reizes, pietupties 50 reizes, noskriet 2 kilometrus, tad tāds vidēji statistiskais, uz ko vajadzētu paskatīties. Vai mēs to pārbaudīsim tādā nometnē? Nē, nav būs plānos nekādus tekstus taisīt, teiksim, tas ir tāds pašvērtējums. Un vienīgais, ko mēs ar šo speciālo spēku uztaisim, tādu psiholoģiskās atbilstības testiņu vajadzēs attālināt, izpildīt, lai saprastu, vai šī nometne ir pietiekami piemērota konkrētajam jaunietim, vai viņa nav piemērota. Tās tāds tā kā pamatu nosacījuma prasībības attiecībā. Okay. Tad pieteikšanās termiņš, tad 1. februārs ir tas sākums, kad mēs tā kā oficiālo to pieteikšanās sadaļu taisam, un tad pieteikšanās līdz 30. aprīlim. Tad mums ir vesela virkne ar mēnešiem, attiecīgi paralēli vēl arī Jaunsardzes instruktori, VAM pasniegšanas laikā tad informēs jauniešus par iespēju pieteikties, gan jau papildus arī e-klasē vēl informācija ienāks ar kaut kādu motivējušo. Un tad pieteikšanās notiek elektroniski, tad attiecīgi pieejami ir Jaunsardzes centra mājaslapā,
Attiecīgi šeit būs pie šīs prezentācijas ielikšu jums saiti, kur jūs varēsiet to izdarīt. Bet primāri tad attiecīgi, ja tur nevar, tad ir šis jaunsargu instruktors, attiecīgi viņš tur norādīs un aizpildīs šo anketu. Tad pieteikšanās anketā mums tur ir virkne ar pamatdatiem, attiecīgi norādām instruktors, pie kura mācās, izvēlamies to primāro nometni, uz kuru mēs tā kā vēlamies nonākt, norādām to prioritāti, un tad attiecīgi šīs alternatīvās nometnes. Tas ir viena vai vairākas, kā es jau minēju, tad jūs varat pieteikt to bērnu ar to sekundāro iespēju uz vairākām nometnēm. Attiecīgi, ja kaut kas tur pārklāsies, tad mums būs speciālists, kas jums sazināsies, un mēs varēsim tā kā pielabot kaut ko. Un tad informācija par uzņemšanu un attiecīgi dokumentācija, kas būs saistīta ar līgumiem par nometnes slēgšanu, tad mēs sāksim ar 5. māju, līdz tam 5. maijam, tad uz e-pastu adresi jūs saņemsiet apstiprinājumu, kad attiecīgi šis jūsu bērns ir uzņemts, un ja būs nepieciešama kāda informācijas precizēšana, tad attiecīgais speciālists varēs ar jums sazināties, un attiecīgi tad būs iespēja slēgt šos līguma projekti tik nosūtīt jums attiecīgi vai elektronisko parakstu vai fizisko parakstu, attiecīgi to varēs arī attiecīgi norādīt šī pieteikšanas anketā. Tā, kas mums vēl? Tā, jā, un tad atceramies, man nometni brīvprātīgi, mēs nodrošinām šīs iespējas jaunietim. Attīstīt sevi, iegūt praktiskas dzīves prasmes, kļūt patstāvīgam un atbildīgam, stiprināt pārliecību par saviem spēkiem, un ieguldījums jauniešu nākotnē sāks ar informētu izvēli. Un jaunieši priecīgi vienmēr ir tas patīkamais stāsts redzēt beigās, ka tie jaunieši tomēr viņi negrib braukt projām. Jā, un mēs esam nonākuši līdz jautājumu sadaļai, un tad būs iespējas pieteikties arī šādā veidā. Kā mēs varētu izdarīt? Es uzlikšu laikam kameru. Kamerā mums redz. Jā. Vai paskatīsimies, pajautāšu meiteni. Meitenes piedalās daudz, un saka noteikti pieteiktos, un viņš ir nepārās. Jā, laikam, tad es šito laikams nolikšu šeit nost. Jo kā visa šī prezentācija tiks ievietot ir Jaunsargas centra mājaslapā. Tad ir JC, tā būs šī jc.zo.lv. Un tā, šitas būs. Tā. Viņi neredz mūs. Redz? Jā, tagad mēs redzam. Kopā. Nu jā, tad pirms es atveru logu jautājumiem un diskusijām, tad noslēgumā es gribētu teikt, ka tā bilde, ko jūs redzējāt pie noslēguma, kur tur visi priecīgi met cepurus gaisā, tā tad ir bilde no pagājušās vasaras. Tā bija nometne, kas tika realizēta 23 dienu garumā. Tā ir bilde no nometnes, kas tika organizēta Alūksnē. Jaunieši tur bija dikti apmierināti gan par sadzīves apstākļiem, gan nometni kopumā. Man bija iespēja parunāt ar vecākiem, kuriem bija ieradušies uz noslēgumu dienu. Toreiz es izteicu, tā teikt, sarunās ar vecākiem pieņēmumu, ka laikam 23 dienas ir pa garu. Daži no vecākiem teica, nē, tikai neīsiniet, jo 23 dienas varēja ilgāk, tā kā tās vajadzības ir dažādas. Tad ar šo pieeju, ko mēs tagad noprezentējām, mēs mēģinām panākt, ka tas menu, ja tas piedāvājums ir dažāds, un ka mēs pietuvināmies tam, ka katrs var kaut ko atrast savai vajadzībai. Šīs prezentētās nometnes ir tās, ko mēs plānojam pacelt šogad. Turpmāk uz nākošo gadu mēs domājam arī to piedāvājumu paplašināt, radot cita veida specializētās nometnes, kuras tad arī izietu ārpus tādas militārās sfēras. Viņas jau tagad nav tā, ka visas, teiksim, tā līderība būtu ne ļoti uz militāro vērstu, viņi vairāk uz tādu personības attīstību, uz teiksim, sev prezentēšanu, spēju uzstāties auditorijas priekšā, nebūt kautrīgam un tā tālāk tā joprojām. Tad nākotnē domājam sadarbībā gan ar iekšlietu ministrijas struktūrām, ar NMPD, ar glābējiem, Vugdu un citām viņa struktūrām paplašināt, radīt arī tādas izvēles iespējas un tad iet vēl ārā un taisīt šādu veidu specializētas nometnes sadarbībā, piemēram, ar Latvijas kaut kādiem elektrotīkliem,
ar LMT, jebkuru kaut kādu organizāciju, kurai ir kaut kāda loma un saistība ar valsts aizsardzību, ar, piemēram, kritiskās infrastruktūras uzturēšanu un nodrošināšanu. Ja? Tad kopumā caur valsts aizsardzības mācību tad mēs cenšamies radīt jauniešos šo te atbildību, kā jau tas mērķī bija minēts, censties veidot viņu kā atbildīgu pilsoni, atbildīgu cilvēku savai valstī, uzlabot viņu spējas un izpratni, radīt interesi par aizsardzības jautājumiem. Un kā mēs zinām, aizsardzība nav tikai tas, ko veic cilvēku formstēpos, aizsardzība arī ir, kā mēs redzam to Ukrainā, kas notiek, tad spēja uzturēt kritisko infrastruktūru, salabot, teiksim, elektrosadales kastes un dažādas cits objekts. Arī tur ir vajadzīgs darba rokas un zinoši cilvēki. Ja viņiem ir interesi radīt par to jomu, lai iet uz to jomu. Teiksim, sadarbība ar Patriju un Valmieras tehnikumu, tā programma ir arī viens no tādiem piemēriem. Ja? Protams, kad ja jaunietim rodās interesi par mehāniku un kājnieku kaujas mašīnām un bruņtransportieriem, iespējams, ka viņš savu nākotni, ja viņam ir dotības, tad viņš varbūt savu nākotni var tā teikt, saistīt ar Patrijas rūpnīcu kā tādu. Tā kā tāda ir tā ideja aiz visa šī, tad es domāju, ka mēs diezgan skaidri izstāstījām jautājumu. Es skatos, te čatā ir virkne jautājumiem. Mēs secīgi varētu iet un atbildēt. Tad jautājums bija, vai pieteikties uz 2 nometnēm, tad īsta atbilde ir jā. Tad ir jāskatās tā nometne, kas prioritāri jūs vēlaties to prioritāti, pirmo tikt uz viņu, un tad izvēlaties otro vai arī pat 3, kas jums tā kā prioritātes secībā. Un tas pieteikuma anketā būs tā kā redzams, tur būs norādīti gan tie laiki, gan arī vietas. Tad speciālo spēku nometnes norises vietu uz doto mirkli vēl nav zinām, bet orientējoši tas viennozīmīgi būs kaut kur aptuveni 150 km radiusā ap Rīgu. Tad vairākas nometnes atkal mums jautājumi. Tad te jautājums, ja jaunietis tagad ir 3. kursā. Jā, viņš atbilst tām prasībām, viņš tagad mācās 3. kursā, un tad vasarās periodā viennozīmīgi viņš var pieteikties un piedalīties šīs nometnēs. Tas būtu vēlams. Tā vieta sekos par. Tātad šī prezentācija būs pieejama tādā Jaunceres centras mājaslapā. Un, ja jūs nevarat atrast, tad droši rakstiet uz e-pasta adresi vams.jc.gov.lv. Tad pieteikšanās anketa sociālajos tīklos, Jaunceres centra mājaslapā un arī pašiem jauniešiem valsts aizsardzības mācību stundu norises laikā. Tad Jaunceres instruktors arī iedos šo saiti un viņiem būs iespēja. Un es arī iekopēšu pēc tam šeit čatā iekšā. Tā, ja meita vēl no 18, tā. Te ir jautājums par šaušanu 18 gadi. Tad saskaņā ar spēku uzsēšanu tiesisko regulējumu, tad šaušanai līdz 18 gadiem, tad attiecīgi jaunietim mēs dosim šaut ar mazkalibra ieročiem. Viņiem būs šī iespēja šaut. Tie jaunieši, kas būs sasnieguši 18 gadu vecumu, tad tiem būs iespēja šaut ar A kategorijas kaujas šaujam ieroči. Ja viņi vēlēsies. Protams, ja tā vēlme ir, ar varu mēs nespiežam, tā ir izvēle. Un, protams, tie, kas nepiedalīsies, tad mēs viņam atradīsim kaut kādu paralēlu aktivitāti, ko viņš attiecīgi šīs nodarbības laikā varēs darīt. A kategorijas ierocis, gribētu precizēt, ir normāls kaujas ierocis. G36 mūsu armijā. Okay. Tā, tad vai ir iespēja piedalīties nometnē, ja ir kaut kādas veselības problēmas? Kā es iepriekš minēju, tad šī U27 izziņa, kuru attiecīgi būs parakstījis šis ģimenes ārsts, viņš arī apliecinās to, ka jaunietis ar šādiem, teiksim, veselības traucējumiem, bet no tām veselības problēmām, viņš var piedalīties šajā nometnē. Un viņš uzņemās to visu kārtību. Bet, kā jau minēju, tad medicīniskais nodrošinājums nometnes norises laikā ir sākot gan no nodarbības norises vietā, gan arī pašā nometnē. Mums katrai nometnē izstrādās šīs medicīnas evakuācijas schēmas, kā arī šīs tādas nodarbībās, kur šis riska izvērtējums tiek minēts kā augstāk, mēs pat piesaistam neatliekamās medicīniskās palīdzības ekipāžu. Piemēram, šaušanas nodarbībās, kas ir kaujas šaušanas nodarbības gan ar mazkalibru, gan kaujas ieročiem, mums šīs nodarbības norises vietā atrodas neatliekamās medicīniskās palīdzības ekipāžu. Tā tikai tie, kas iet Jauncerdzē vai vienkārši desmitās. Tā.
vairāk uzzināt par Daugavpili. Tēls grib abas nometnes. Jā, tad Jaunsaras centra mājaslapā, tad attiecīgi par šīm nometnēm mēs ieliksim vēl plašāku informāciju, plašāku aprakstu ar sasniedzamiem rezultātiem, kādas būs mācību tēmas. Tās mēs ievietosim tur iekšā, un tur varēs iepazīties. Vai ieteikties var tikai tie, kas iet Jaunsardzē, vai arī vienkārši 10. klases skolnieki. Kā es jau minēju, tad šī gadījumā tam jaunietim nav jābūt Jaunsargam. Viņam ir jāmācās, jābūt vispārējā vidē izglītība, 10. 11. klase, 1. līdz 3. kurs, attiecīgi jaunietis, vidusskolas posms. Attiecīgi varēs piedalīties. Tā, un tā 1 stunda mēnesī, tas ir tas vams, ko viņš apgūst. Tā, vai Rīgas nometne notiks Ādažos? Nē, viņi nenotiksies Ādažos, viņi notiksies Pārdaugavā pie Skultas, tur bataljonu. Jā, 17. atbalsta bataljons netālu no Rīgas lidos. Tas tur notiksies. Vai tagad jau var pieteikties nometnēji? Jā, vaļā, saites mums ir vaļā. Tad bērnam varbūt sākot no 16 gadu vecuma, un augšējā robeža mums nav tā kā ierobežot. Kamēr apgūst šo, kamēr mācās vispārējo video izglītību. 16 gadi un uz augšu tas sanāk. Jā, tas ir tas pats iepriekšējais jautājums. Tātad šīs ir valsts aizsardzības mācības nometnes. Ja sanāk, ka šis jaunietis mācās 10. vai 11. klasē un apgūst vam šo te kursu, bet vienlaiks ir Jaunsargs, tad viņš, protams, ka var startēt. Bet ja viņš ir uz šo nometni, bet ja viņš ir tikai Jaunsargs un nav kategorijā 10. 11. klase, kur apgūst vam, tad tā nometne nav priekš viņa. Tad viņam ir jāpagaida, kad viņš mācīsies vamā, vai arī viņam jau tas vilciens ir aizgājis garām. Good. Labi, tad nākamais jautājums. Ja jaunietim jau ir 18 gadu līgums slēdz vecāks vai pats, šajā gadījumā bērns jau ir pilngadīgs un attiecīgi līgumu, tad mēs sagatavojam uz viņa vārdu. Uz viņa vārda, kāds ir dalījums gadījumā, polis vecāki izvēru valsts apmaksāt apdrošināšanas polis? Kā tiek sniegti veselības, tiek sniegti atbilstoši? Tanī laikā, kad jaunieši atrodas šīs valsts aizsardzības mācības nometnēs, attiecīgi tad, jebkas, kas ar viņu no veselības viedokļa notiksies, tad šo materiālu atbildību uzņemās Jaunsardzes centrs. Jā, tas tiek paredzēts līgumā. Un, kā jau minēju, tad pie katras tās nodarbības ir klāta medicīniskais nodrošinājums atkarībā no nodarbības bīstamības. Bet, saprotiet, mēs arī neesam pašnāvnieki. Un līdz ar to mēs, protams, ka netaisīsim kaut kāds ranger gājiens un neliksim viņiem tur darīt kaut kāds absolūti militāris tāds vienīgā tā nometne, kas ir ar speciālajiem spēkiem SUV, tur tās prasības bišķiņ tā kā vairāk ir, tas ir jāizvērtē, bet arī tur neviens netaisās nomocīt jūsu bērnu. Jo tas nav mērķis, kā jau es teicu, mērķis ir tikai radīt interesi, ļaut pieskarties, ļaut tikt pāri pašam savām fobijām, tad barjerai, kas cilvēkiem normāli pastāv, tad, kad viņiem ir jāsaskarās ar ārpus savas komforta zonas, ar nezināmām lietām. Tas arī ir viss. Jā, arī vēl viens par veselību nometņu dalībniekiem tiek apmaksāts ērču encefalīta vakcīnas. Tas arī ir spēkā. Ja nav vakcinēts pret ēcēm, tad mēs to nodrošinām. Jā, mēs arī nometņu laikā, tad pirms katras nodarbības, kas lauka apstākļos, mēs iedodam šos sprejus, ar kuriem var sagatavoties, lai tad attiecīgi mums nepiesūcās nekas tāds. Tā, vai drīkst aizpildīt anketu šodien? Jā, tūlītās mēs ieliksim arī šeit čatā to saitītas, ar kuru, lai jums nav no ekrāna jāraksta nost. Dabūt pirmās apliecības var tikai pirmās palīdzības nometnē. Pirmās palīdzības nometnē var šeit dabūt šo 15 stundu pirmās palīdzības apliecību un valsts gara pamata militāro prasmju 19 dienu nometnē. Tur arī tā. Orientēšanās mežā, reāli skriešana vai tikai mācības, kā orientēties pēc kartes un kompasa. Tad orientēšanās un navigācija, tad mums sākās apmācības bloku, tad sākās no pašām prasmēm, kā vispār lietot kompasu, karti, un orientēšanās apvidū, tad mēs ejam secīgi cauri no sākuma, tad attiecīgi viņi pārītī, iziet pa apvidu, un tad attiecīgi ir šīs treniņa trases, kuru laikā tad attiecīgi viņi šo orientēšanās maršrutu pārī un arī individuāli veids.
Vai skriešana no laika kontroli mēs liekam ļoti sekundārā veidā. Mums ir galvenais, lai viņš apgūst šo prasmi. Šeit nav sacensību metoda, mums šeit netiek praktizēta. Mums ir galvenais rezultāts, lai viņš atrod visus šos kontrolpunktus, un viņš apgūst šo prasmi navigēt mežā, attiecīgi orientēties ar tiem apvidus elementiem, kas ir noteikti. Vai mana meita var pieteikties nometnē? Viņa tagad mācās attālināt, bet apguvām 10. klasē. Viennozīmīgi, jā, nav iemērozami. Viņa ir apgūst, sākus mācīties, nav ierobežami. Jā, meitenes var droši var pieteikties. Mums ir pieredze, piesakās daudz meiteņu. Tā kā tur noteikti nav čērslis, mums ir pieredze, tā kā droši. Ja vám sāka mācīt tikai 2. kursā, vai tāpat iespēja piedalīties? Tieši tā, ja viņš ir apgūst vamu, tad attiecīgi, lai piesakās, un tad jau būs viss labi. Ar cik bērniem ielaik šaušanas nodarbībā strādā viens instruktors, vai pēdējā dienā visas nometnes vecāki iespēja būt klātesošiem? Tad atbildēšu uz pirmo sadaļu, tad šaušanas nodarbības mums nosaka vesela virkne normatīviem aktiem, kas nosaka šo drošību, un tad nodarbību vada nodarbības vadītājs, un uz katriem 4 jauns izglītojumiem, kas attiecīgi veic šo vingrinājumu šaušanu, mums ir viens drošības kontrolieris. Un, ja šis ir kaut kāds kustīgāk, tad attiecīgi tas drošības kontrolieru skaits uz izglītojumiem mums ir vairāk. Viens varbūt uz 2 izglītojumiem, bet tas normālais status mums nav kustībā. Jā, mums ir tikai stacionārā. Ir tikai stacionārā, un šis te skaits nodrošina to, ka instruktors spēja kontrolēt katru no apmācēliem, vai viņam ir ierocis pareizajā virzienā, vai viņš nav pacelts kaut kur gaisā, tāpat pārbaudīt drošības prasības. Protams, ka pirms cilvēks viņš tiek pielaists pie šaušanas kopumā, tad ir tas saucamais ieroču apiešanās darbības ar ierocis tests, ko viss izpilda. Un katrā ziņā es varu apliecināt, ka šaušana nodrošinātā vidē, kas ir šautuvē ar drošības instruktoriem aiz muguras, ir daudz drošāk nekā tas, ko likums patreiz pieļauj, ka no 16 gadiem bērns var iet medībās un medīt vilkus, aļņus vai kas tas būtu. Manuprāt, gan psiholoģiskais aspekts šajā gadījumā ir daudz, tā teikt, iedragājošāks jauniešu psihi nekā tas, ka šautuvē viņam dod iespēju kontrolētā vidē trāpīt mērķi, pa ko parasti jauniešiem ir liels prieks, un parasti vislabāk tiek novērtēts tieši šīs šaušanas nodarbības. Saprotam iemeslu dēļ, tas ir tāds adrenalīns un ļoti interesanti. Okay. Tā, tad jaunieši šogad pabeidz 9. klasi, un viņam ir 16 gadi, vai viņš varēs piedalīties nometnē? Šeit laikam atbildos nē, jo viņš šogad tikai, viņš vēl apgūst 9. klasi. No 10. klases un uz augšu, un no 1. kursa un uz augšu. 10. 11. klase, un attiecīgi 1. līdz 3. kurs. Attiecīgi jaunietis vēl mums ir 9. klasē, tad es rosinu viņam pieteikties jaunsardzes kustībā, un tad tur jaunsardzes kustībā mums arī ar katru šo mācību grupu, kas ir jaunsargiem, arī tiek organizētas gan pavasara nometnes, gan vasaras nometnes, gan rudens nometnes. Tur arī šī aktivitātes ir pat aktīvākas nekā visa mācību gada garumā ir šīs nometnes. Tā. Vai drīkst pierakstīties pie savu jaunsardzes instruktoru vai obligāti pie vám instruktora? Var arī pie savu jaunsargu instruktoru, jo abiem viņiem ir vienota informācija. Bet tas nenozīmē, ka tas konkrētais jaunsardzes instruktors, kas jūs jaunietim ir, ka viņš būs tajā nometnē. Protams, kad uz tām nometnēm tiek tas instruktors sastāvs, uz katru to nometni tiek veidots atšķirīgs. Ja? Tas nav, ka jūsu dēla vai meitas jaunsardzes instruktors būs tajā nometnē. Tur varbūt citi instruktori apkopot, tā teikt. Jā. Tā, vai var pieteikties uz 3 nometnēm? Es paskatījos pēc tā saplānotā grafika, 3 nometnēs būs ļoti liela pārslodze. Es tomēr izvērtētu šīs spējas. Mehāniski pēc laika nogriežņiem tas ir iespējams tur izdarīt, bet jāpadomā, vai tiešām ir tā spēja. Bet... Ja jūs jaunietis to izdarīs, tad viņš dabūs no manīm koinu 3. nometnes beigās. Paspiedīšu roku un iedošu koinu. Tā,
Tad Tikai nākamais. piefiksējiet uzvārdu. Tad tā, vai nometnēs būs dušas viennozīmīgi visi personīgai higiēnai nepieciešamie elementi dušas, labierīcības attiecīgi pēc skaita, kas mums noteikts ārējos normatīvos aktos, tiks nodrošināts gan pašā nometnes norises vietā, gan arī mācību vietās, tad attiecīgi mums tur ir šīs lauka toaletes, kas ir tās toj būdiņas, un attiecīgi tur arī iespēja gan rokas nomazgāt, gan un vēl, laikam, informāciju neminēja, tad attiecīgi mēs tad jauniešus dalām pēc meitenes un zēna, tad dzīvo mums atsevišķās telpās, tā lai kopā viņi tur neņemtos. Tā, kad jāpāriet, tad tai izziņai no ģimenes ārsta ir jābūt uz šo nometnes sākumu. Tas ir aptuveni, ne vēlāk, ne agrāk kā 1 mēnesi pirms šīs nometnes norises. Viņai jābūt vismaz 3 mēnešu derīgai. Jā. Tāpēc mēnesis tur mums sanāk līdz. Tā, atvainojies, es neuzsīju pareizi, tad esmu pirmā, bet man ir interesi par nometnēm, vai tāpat var pieteikties, ja VAMS sāks mācīt tikai 2. kursā. Nē, viņam ir jābūt VAM audzēkļiem, lai varētu pieteikties. Būs jāpaciešas līdz nākamajam gadam šī situācijā. Atkal tas pats, tad var arī pieteikties Jānsardzē. Tā sākumā redzēt, tās ir dienas vai diennakts. Tad šīs visas ir diennakts nometnes, kur attiecīgi jaunietis ierodas pirmajā dienā, un tad attiecīgi ar nakšņošanu, un tad šeit nav mums iespējas to, ka viņš katrā vakarā dodās mājās. Tā. Ja 18 gadi maijā. Pilngadīgas personas pašas par sevi, mums ir atsevišķi līguma formas, kad attiecīgi šis jaunietis pats par savu dalību paraksta līgumu. Attiecīgi to mēs arī uztaisam. Pieteikties var tagad, līgumu parakstīs pirms. Jā, līgumu paraksta pirms. Jo līgums ir jāparaksta līdz nometnes pirmajai dienai. Ja mums tā praksa ir tāda, tie, ka vecāki, kas var parakstīt elektronisko parakstu, to mēs caur e-pastiem un caur digitālām prasībām izlaižam cauri, bet tiem, kam mēs nosūtīsim šo drukas versiju, tad vajadzētu tā, ka uz nometnes pirmo dienu ierodoties nometnē, jums ir iespēja iesniegt šo parakstīto versiju ar līgumu attiecīgi nometnes vadītāju. Tā prasme veicināšana. Kad notiek līderības prasme veicināšanas nometne. Tad, kā jūs jau minējāt, līderības prasme veicināšanas nometnē vēl norises laika mums nav noteikti, bet tad par pieteikšanos šai nometnē tad mēs būs atsevišķi izziņosim un attiecīgi izglītības iestāžu skolvadības sistēmēs mēs nosūtīsim informāciju par iespēju pieteikties viņai. Piesakoties mūsu sociālos tīkli. Piesakoties uzņēmumu, arī varēs iegūt informāciju. Tā nometne, ko es minēju, ja viņi vēl mums nav konceptuāli, tā teikt, iztestēti, izveidot, mēs vēl joprojām vērtējam, kā viņu uztaisīt. Tātad idejas tā kā viņi ir, bet vēl nav saslēgta līguma un nav tā droši, ka viņa tad taps sagatavot. Bet visticamāk, ka būs. Un tad jau es domāju, ka tas otrs tests, ko mēs taisīsim, būs februāra beigas. Līdz ar to marta vidus, marta beigas mēs zināsim gan laiku, gan vietu, ja viņa notiks un visas pārējās detaļas. Ja viņa nenotiks, tad tā arī tiks paziņots. Bet, principā visticamāk, ka viņi būs, uz to mēs ejam. Paldies jums, ka pieslēdzāties. Paldies par informāciju, bet nedēļas atpakaļ, vai tā ir derīga. Jā, tās anketas, kas jums ir atnākušas uz skolvadības sistēmām, jo tā anketa ir derīga, un jūs caur viņu, protams, varat pieslēgties, un papildus es palūdzu, lai te ieliek čatiņā arī to pieteikšanās anketu. Tad attiecībā tiem jauniešiem, kas ir jaunsargi, mums būs atsevišķa savādāk šī forma, attiecīgi, jo šī ir interešu izglītība, un tur atsevišķs līgums tiem, kas ir jaunieši jaunsargi, mums nebūs jāslēdz, bet mēs jau uz jaunsardzes līguma pamata, attiecīgi, viņiem varēsim šo atļauju dalību pasākumā jūs parakstīsiet, un varēs jaunieši piedalīties. Kā ar telefoniem nometnes laikā? Tad faktiski mēs jauniešu mācību procesa laikā, kas ir nodarbība laikā, mēs viņiem aizliedzam tā kā ņemties ar tiem telefoniem, jo tas var būt traucējoši un tas var radīt noteikti bīstamību. Brīvajā laikā mēs viņiem neierobežojam tiesības lietot mobilās ierīces,
Attiecīgi, ja ir iespēja, tad mēs nodrošinām viņiem šo maksimālu šo internetu pieejamību, lai viņi attiecīgi var komunicēt, socializēties ar tām lietām, bet pašā mācību procesa laikā, un kāds oficiāls termins, tur attiecīgi mēs viņiem norādām to, ka tas ir aizliegts. Tā, es jau atbildēju, tad pa dienu ir ierobežota, kamēr ir šīs nodarbības, bet arī nodarbības starplaikos, mums ir nodarbība 40 minūtes, tad tās 10-15 minūtes, viņiem nav ierobežojumi šo 10-15 minūšu laikā attiecīgi lietot šo telefonu. Ja ir kaut kādi noteikti ierobežojumi uz militāro infrastruktūru, kurā viņi atradīsies un veikt, tad attiecīgi mēs tos jauniešus arī pirms nodarbības un katras nometnes vietā informēsim par šiem telefonu un sociālo tīklu lietošanas ierobežojumiem, kas ir konkrētajā šīs nometnes konkrētajā nometnes norises vietā. Tad kādos datumos norisinās nometnes, tad cik šeit var droši tagad iet Jaunceļa centra mājaslapā, zem sadaļas valsts aizsardzības mācību, tur būs iespēja pieteikties un arī apskatīties šos norises laikus katrai no šīm nometnēm, jo, kā es minēju, mums ir daudz vairāks. Kā apmēram varat izskatīties bezpilota dronu kuģu nometnē, vai tev jābūt pirms tam prasmēm? Ne, tad šīs nometnes mēs balstam uz tādu to, ka izglītojumiem mums nav nekādas sākotnējas bāzes zināšanas, bet ja viņas ir, tas ir ļoti labi, bet principā mēs rēķinamies to, ka izglītojums nav apgūst neko no šīs jomas, varbūt viņiem ir interese tikai par to, un attiecīgi tad mums šī mācību procesa laikā, tad mēs viņu apmācīsim un pilnībā iemācīsim attiecīgi lietot un sasniegt šos mācību rezultātus. Vai ir paredzēta arī kāda dienas nauda? Tad dienas nauda šīs nometnēs mums nav paredzēta, un mēs attiecīgi to neizmaksāsim. Bet arī tāda nepieciešamība pēc naudas līdzekļiem tiem jauniešiem nav, jo mēs nodrošinām pilnvērtīgu ēdināšanu visa šī perioda laikā, kā arī attiecīgi tā ūdens un jebkuras citas lietas, kas ir tā vajadzīgs, tas viss tiek nodrošināts. Kur viņi varēs glabāt savus telefonus un privātās mantas. Attiecīgi, jauniešiem tādās militārā vidē mums tādas gan skapīši, kas ir slēdzami, gan arī slēdzamās kastes un atsevišķi glabāšanas vietas, kur viņi var to nolikt. Un attiecīgi tās mantas, attiecīgi viņi varēs ieslēgt tādu atslēdziņu vai arī tāds mantu maiss ar atslēdziņu, kur viņš attiecīgi savas personīgās mantas var noglabāt un attiecīgi tad viņas paliek drošībā un tiek pieskatīts. Vai bērns var valkāt veidpulksteni nometnes laikā? Nu šeit, protams, jāņem vērā, ka jebkurš pulkstenis, arī tā skaitā veidpulkstenis, arī jāskatoties no šīm mācību vingrinājuma izpildes ierobežojumiem, tad ir jāpēta, vai tas netraucē viņam pašam veikt šo vingrinājumu, un vai viņš pats sevi nesatraumēs vai kādu citu personu. Vai ir aizliegts, tas būs jārunā konkrētajā, specifiskajā nodarbībā, vai viņš tā kā der vai nedara, un labāk varbūt viņi tomēr novilkt nost, jo veidpulksteņiem tomēr ir lielāks svars, un viņi var traumēt arī pārējos. Tātad pārdod, sagatavot, paldies jums. Tad pamata militāro prasmju nometnes, viņas visas ir saistītas ar militāro tēmu apgūvu, un savstarpēja atšķirības starp vienu un otru nometni viņiem tā kā nav. Vienīga atšķirība ir šīm īsajām nometnēm, kas būs 10 dienu garumā, un tā, kas nometnē skultē, tā mums ir 19 dienu. Vienkārši tās pašas tēmas, tikai dziļākas un padziļinātākas un ilgākā periodā. Papildus tam šīs skultes nometnē mums ir paredzēts to, ka jaunieši apgūs arī šo pirmās palīdzības kursu, par ko saņems arī attiecīgi certifikātu. Tad, attiecīgi, ja februārī parādīsies šī līderības nometne, protams, ka būs izvēle un tā komunikācija ar tiem, kas ir pieteikušies, notiksies gan individuāli, gan e-pastā, līdz ar to attiecīgi būs iespēja kaut ko piekoriģēt, un ja laicīgāk mēs zināsim, un jūs zināt, ka, ok, es pieteicos uz to nometni, bet vēlos kaut ko pamainīt, tad attiecīgi vai nu komunikācija caur šo jaunsargu instruktoru, vai droši rakstiet uz jaunsargas centru, to VAMA nodaļu, tad vam@jc.gov.lv. Tad vai jaunietis ar brillēm var pieteikties nometnē? Viennozīmīgi visi jaunieši, kas mums būs nometnēs, tiks izsniegtas brilles drošības apsvērumi, teica, līdz to šaušanas nodarbībās visiem būs brilles. Ko līdzi jaunietim dot līdzi? Kā es iepriekš minēju, tad jaunietim uz nometni pamatā vajadzētu iedot šīs brīvā laika drēbes un higienas preces, kas viņiem ir individuāli nepieciešams. Pārējās mācību procesiem nepieciešamās lietas mēs visas attiecīgi nodrošinām. Jā, tad anketē jūs iesniedzāt šodien, tad viņi ir derīga, un, tā kā es minēju, jau no 1. februāra mums sāksies, tad arī tie, kas būs iesnieguši anketas, mēs iedosim jūs atgriezenisko saiti, ka mēs esam saņēmuši jūsu šo anketiņu, un ja anketas iespildīšanas laikā tur apakšā būs sadaļa, kur var uzdot vēl papildus jautājumu, ja kāds jautājums vēl ir radies, tad droši šīs anketas ietvaros varat ierakstīt, un tad jūs saņemsiet
atbildi uz šo jautājumu. Nu, protams, kamēr tur mēs apstrādāsim tos visus tos pieteikumus, gan jau līdz jums arī nonāksim. Jā. Tad būs brīvais laiks jauniešiem. Atvainojos vien augstāk. Kad tiks paziņots, ka tiek nometni, jo 32 nav liels skaits uz visu Latviju. Tad, kā es minēju, te kopējais skaits uz visām nometnēm mums ir pāri pa 500 jauniešiem, tad mums ir 4 nometnes, kur ir pa 108, un šīs speciālās nometnes, kas ir dronu speciālo kursu, ir pa 32 jauniešiem. Attiecīgi šī pieteikšanās notiksies, mēs izvērtēsim, un pēc kaut kāda posma, tad mēs sapratīsim, bet pamatā mēs plānojam visus uz 32. Un tad tas izvērtējums būs jātaisa, un, protams, mēs vērtēsim savas spējas, savus resursus, un varbūt iespējams, ja tas skaits būs pieteicies daudz lielāks, tad mēs šīs kapacitātes varēsim celt augšā. Jo mēs centīsimies izdarīt visu, lai katram jaunietim, kuram vēl nokļūt uz šīm nometnēm, viņam būtu šī iespēja, un mēs tā kā neierobežot kapacitātes. Jā. Protams, ka jāsaprot, ka Jaunsaras centra iespējas arī ir ierobežotas. Nu, mums nav apmācītu, piemēram, teiksim, drona speciālistu jomā, pilnīgi visi Jaunsaras instruktori. Tā kā mums ir jāskaita tie, kuri paši ir apmācīti un kuri var mācīt citus, vai ne? Tā kā, un loģiski, ka Jaunsaras instruktori arī ir cilvēki, kuriem ir noteikti slodze, kur arī nevar pārkāpt atbilstoši darba likumam. Tā kā, lai arī jaunieši, protams, ka ir daudz vairāk Latvijā, mēs varam nodrošināt zināmu skaitu un zināmu kapacitāti. Labi, tad nākamais jautājums, kā būs ar brīvo laiku jauniešiem? Tad jauniešiem tiek nodrošināts brīvais laiks, gan no rīta puses viņiem ir tas sagatavošanās laiks pirms pusdienām, pirms vakariņām un arī pēc vakariņām viņiem ir virkne. Tas kopējais laiks, ko mēs viņus tā kā nodarbinām mācību procesā, kas tieši mācību process, viņš nevienā gadījumā nepārsniedz 8 astronomiskās stundas, bet jāņem vērā, ka šīs 8 astronomiskajās stundās arī ir tas laiks, kas ir starp nodarbībām, atpūtas pauzes, gaidīšana vingrinājumos, un tāds praktiskā sadaļa tiem jauniešiem ir tas laiciņš iedots gan dienas laikā, gan arī vakarā viņiem ir šis laiks, kad viņi var atpūsties, sazvanīties ar vecākiem un komunicēt ar visiem pārējiem. Tad jautājums, vai bezpilota gaisa kuģu nometnē būs kāds certifikāts par drona lidošanu. Tur būs certifikāts par kursu apgūšanu. Šis ir faktiski, es jau gribēju teikt, ka neviena no šīm nometnēm, izņemot to pirmās palīdzības nometni, ko Eriks jau minēja, un to garo lauku kaujas iemaņu, jo vispārējās militārās prasmes iemaņas, tur tad tiek iedots šis te 15 stundu garais apliecinājums par pirmo medicīniskās palīdzības apgūšanu. Bet tomēr tad ir vēl viens, tad tā drona nometne gala beigās tiek izsniegts certifikāts par šīs te nometnes apgūšanu. Viņam nav nekāda tāda praktiska pielietojuma Latvijā. Ar to certifikātu nevar tur iet, es nezinu, tur uz Rīgas lidostu un teiksim, veikt kaut kādas apsardzes uzdevumus vai kaut ko vēl. Bet, ja viņš aizies uz bruņotajiem spēkiem, uz valsts aizsardzības dienestu kaut vai, tad ir noruna un saprašanās, ka uzrādot šo te certifikātu, viņš tiktu valsts aizsardzības dienestā pēc pamata apmācības apgūšanas virzīts, ja viņam tāda interese vēl joprojām ir, tad viņam tiktu dot iespēju virzīties šai virzienā. Tātad kaut kas ir saistīts ar droniem un tehnoloģijām. Vai nebūs ierobežojums, ka Alūksnes jaunietis vēlos piedalīties Liepājas nometnē, kas pirmās paplašinātās palīdzības? Nē, tāds ierobežojums netiek noteikts. Sporta apģērbs skaits, bet Jaunsaras ierodas formas tērpa. Tad attiecīgi jauniešiem, kas ieradīsies šīs nometnēs, viņi tiks nodrošināta visu nometnes norisē nepieciešamo individuālo ekipējumu. Tas attiecīgi arī, tā skaitā arī formas tērpa. Attiecīgi mēs nodrošināsim ne tikai formas tērpa, bet arī formas tērpa zābaki, zeķes un arī tēkrekli, kas viņiem nepieciešami tādā individuālā veidā. Ja viņš ir jaunsargs, tad nē, viņam tas jaunsarga formas tērps nav jāņem līdzi valsts aizsardzības mācības nometnē, viņam šis formas tērps ir izliekts ar valsts aizsardzības mācības nometnes atšķirības zīmē. Ja uz nometni piesakās vairāk nekā ir pieejamā vieta, tad ko mēs darīsim? Mēs, protams, izvērtēsim katru šo situāciju, skatīsimies, kāds tas apjoms tam mums ir par daudz, kāds tas apjoms tam mums ir par daudz, un tad skatīsimies par papildus
nometņu vietu atvēršanu vai papildus pieteikšanos, vai arī, teiksim, paskatīsimies, ka, piemēram, vienā nometnē mums ir vairāk pieteikušies, otrai mazāk, tad mēs mēģināsim sazināties ar šo nometni, kur tas tā kā par daudz ir un piedāvāt tādu citu iespēju izvēlēties. Bet tas lēmums, kā es jau minēju, ka mēs centīsimies nodrošināt visiem, bet tomēr jāsaprot, mums arī tas rāmītis nav no gumijas. Un tad skatīsimies, jo ātrāk pieteiksies, un visas tās prasības būs izpildītas, ātrāk dokumentācija sakārtosies, malacis, tad mēs attiecīgi arī braucam. Tā, rīts sākas mums 7 no rīta, mēs tā kā celšanās rītarosme, un tad vakars mums ir 23:00, tad ir naktsmieras, līdz tam laikam tad ir gatavošanās naktsmieram. Tad vai jaunies tuvredzīgi 3 dioptrijas ir pieteikties nometnē? Nesmu mediķis, nezinu, -3 dioptrijas, man liekas, te saku, tur ģimenes ārstam tomēr jāizvērtē tā iespēja, viņam jāapstāst tā situācija, ka mēs vēlamies, lai piedēs, bet viennozīmīgi, kad jāskatās no tām nometnes tipa un attiecīgi, vai viņš tā kā, kā tam ģimenes ārstam jāiedod tas atzinums. Jo man personīgi -3 neko neizsaka, vai tas ir daudz, maz. Jā. Tomēr ģimenes ārsts iedos atzinumu, ka jā, ka jaunietis var piedalīties, tad attiecīgi mēs viennozīmīgi ņemsim. Un ņemsim, protams, arī vērā, ka šīs nometnes laikā, kad šai personai kaut kāds noteikts tāda lietiņa, un attiecīgi maksimāli pielāgosimies tam. Tam nevajadzētu būt ierobežojumam. Jā, esmu ticis līdz pēdējiem jautājumiem. Vai kādam vēl ir kāds jautājums? Pēdējais afterburners. Paldies, jā. Laikam, jā. Tad summējot, tad paldies jums vēlreiz par to, ka atradāt laiku un šajā nosacīt vēlajā stundā pieteicāties. Man liekas, ka jūs esat izdarījuši pareizo izvēli. Ja ne, piesakot savu bērnu, nomotivējot viņu pieslēgties šīm te reklamētajām tagad nometnēm, tām, ar kurām mēs jūs iepazīstinājām, tad vismaz ka jūs paši esiet vairāk zinoši tagad un izglītot par to, ko tad Jaunsardzes centrs valsts aizsardzības mācības kontekstā un šo te vasaras nometņu kontekstā dara. Tā kā ceram uz labu sadarbību, jo viss mēs to darām Latvijas nākotnes labā. Un Latvija būs, tā teikt, tik droša un tik laba, cik laba būs tās pilsoņi. Un tas tad ir tas, kas ir mūsu kopējais uzdevums, visu mācību iestāžu, tā skaitā arī Jaunsardzes centra un vecāku uzdevums izveidot pēc iespējas labāku un atbildīgāku pilsoņu šai valstī. Turamies, un mums viss izdosies. Paldies, un tad ar to tad es atslētos. Jā. Tad, kā es teicu, vēl te ir pieejams šis links, ar kuru var pieteikties, un attiecīgi tad šī prezentācija un šis ieraksts attiecīgi tik ievietots Jaunsardzes centra mājaslapā, un tā anketiņa arī būs. Un, ja vēlaties, lai jums attiecīgi informētu piesakot mūsu jaunumiem, tad droši rakstiet uz vam@jc.gov.lv. Lūk, tā. Tad, ja kāds nevar pieiet linkā, droši tad rakstiet uz e-pastu, mēs atradīsim tur izcinājumu, kas tur tehniskajām lietiņām aizgājis kaut kā. Liels paldies jums, veiksmīgu vakaru visiem!